Šodien mums būs šis te bruto darba samaksa, kā mēs vispār līdz tam tiekam. Ja tā skaitā viss normatīvā bāze, pieņemsim tas, kas ir pats svarīgākais, ko mēs rakstam, piemēram, darba līgumos, ja, saistībā tieši ar darba laikiem, jo pēc tā, kas ir rakstīts darba līgumā, mēs loģiski rēķinam arī šo te darba samaksu. Nu, lūk, tad arī viss gan par piemaksām, virsstundām, naktsdarbiem, un pēc tam jau arī par to neto pusi, ja, kad kādā veidā tad mēs tiekam līdz tai summai, ko darbinieks saņems uz roku. Darba likums neparedz kārtību un veidu, kā pienākums iepazīstināt ar grafikiem. Nu, tātad šajā gadījumā jūs nosakat savu iekšējā kārtību, jo, lai jūs varētu pierādīt, ka darbinieki ir iepazīstināti ar šiem grafikiem, jums jau vajag viņa piekrišanu, parakstu, ja, kad ir bijis. Un, ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētkiem, nedēļas atpūtu nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu, kādā citā nedēļā mēneša ietvaros, tad pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu. Jā, nu te ir pārrēķina šīs te algas un jāstāsta, vai tur jāpiemaksā vai jāatmaksā, ja? Kas tur notiek ar šiem te nodokļiem. Tad šajā gadījumā viņš būtu samaksājis tā kā vairāk nodokļus. Ja? Nu, mēs jau parasti, ko darām, mēs vienojamies ar darbinieku, kad viņš iesniegs deklarāciju un visu saņems atpakaļ pie gada deklarācijas. Ja? Bet jā, atvaļinājumiem iziesim cauri praktiski visiem veidiem. Ja, protams, ka pamats būs ikgadējais atvaļinājums un papildu atvaļinājumi, bet ir jau mums arī tie citi, tā kā runāsim arī par tiem. Nu, piemēram, darbiniekam laika alga, normālo darba laiku strādā, ir tātad šī te alga 1000, papildus normālam darba laikam ir nostrādājis 5 virsstundas. Darba devējiem pienākums izvērtēt šādu pieprasījumu un nevēlāk kā 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas informēt par to, vai darba devējs spēj, var nodrošināt, ja, šo te elastīgo bērnu kopšanas atvaļinājumu izmantošanu. Veicot darbu attālināti, darba devējs tiesīgs noteikt periodisku darbinieku atrašanos darba vietā, ja atrašanās darba vietā ir nepieciešama uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Arī tas ir jāatrunā darba līgumā.